Sveicināti! Šodien es jums pastāstīšu par stiprinājumiem, ko ražo SIA Anima Libra speciāli dedālu nakts tēmekļiem. Un konkrētais piemērs, kāpēc es esmu izvēlējies atteikties šodien no oriģinālā blāzera stiprinājuma dedālam, ir tas variants, kad šis maksimālais iznesums dedāla uz atpakaļ mani neapmierina, jo tēmējot man pietrūkst šis attālums, lai es varētu normāli tēmēt. Protams, starp medniekiem mēs esam izrunājušies un ir mednieki teikuši, ka tajā uz gaidi sēžot, vai tā nevar piespringt uz to 1 minūtu un pielikt klāten, bet ērtība ir ērtība. Un tādēļ Anima Libra ir radījusi stiprinājumu dedālam, kur es nomainīšu, pielāgošu viņu sev. Vēlreiz. Tēmējums. Lai saprastu, kā ir uzbūvēta Anima Libra stiprinājums, es jums nodemonstrēšu. Šis lūk ir blāzera oriģinālais stiprinājums ar prizmu, ar visām lietām, stiprinājums, alumīnija kronšteins. Šis, kur jau var redzēt, kad skrūvējot ārā vienreiz, jau tiek muļāts tas alumīnijas ārā, ja? Anima Libra stiprinājums lūk, daudzās regulēšanas iespējas. Tātad mēs varam pārnest uz vienu uz otru pusi, burtiski par 7 centimetriem kronšteini. Tātad mums ir iespēja, lūk, garantija par to, ka nevar būt nobīde, par to, ka nevar būt kaut kādas problēmas. Tātad oriģinālais stiprinājums un Anima Libra stiprinājums, kur es tūlītās uzmontēšu un nodemonstrēšu. Un šeit es esmu jau nomainījis kronšteinu un pielāgojis to savai acī. Ja atceramies, kā bija iepriekš regulēšana ar blāzera kronšteinu, un tagad tas ir piemērots. Es esmu piemērojis sev, tas netraucē nedz. Es esmu pabīdījis par 4 centimetriem uz atpakaļ. Ar šo arī beigšu iepazīstināt jūs ar Anima Libra nakts optikai domāto kronšteinu.